pavisam nedaudz slaidi, bet interesējoties par analītiku, nu, es teiktu, no kaut kāda 2000. Gada es tā pastiprināti interesējos par analītiku, un katrus 5 gadus man ir tāda, ziniet, kā jūs lasat tur saturu, visādu grāmatas, skatāmies, tur mēģinam saprast un tā tālāk, un tad katrus 5 gadus ir tāda atklāsme, beidzot sapratu. Un tas reāli atkārtojas katrus 5 gadus, un ir pienākuši kārtējie 5 gadi, un ir zināma atklāsme, ko mēs ar kolēģiem strādājot projektos, un arī domājot par to konceptuāli un varbūt filozofiski, un to atklāsmi gribam šajā ievadā, es gribu šo atklāsmi ievadā pastāstīt. Un tie vārdi, dati, analītika, ja, jau drusku piegriezušies. Nu, ir tā, kad dzirdi, ka vajag labāku analītiku vai efektīvāku analītiku, skan tas, es nezinu, kas jums galvā skan, bet bieži vien galvā skan tāds ja, un tad turpinās teksts, ja. Nu, jo, tik daudz atskaits ir uztaisītas, tik daudz tur viss kaut kas, un tā intuitīvi mēs jau redzam, ka nevienmēr tas mums palīdz, ja. Dažreiz pat varbūt traucē. Un tad tas varbūt pirmais jautājums būtu tāds, no ko tas dod konceptuāli, nu kas ir tas ierobežojums, ja? Jo, piemēram, kad mēs domājam par ekonomiku, ja, kas ir tur neatņemama katra cilvēka sastāvdaļa, mēs saprotam, ka ekonomika tas ir par trūkstošiem resursiem, ja, ja par to, ka nepietiek visam un mums jāizdomā visādi, kā Viktors teica, radošie risinājumi. Un tajā, ja mēs runājam par saistībā ar datu analīzi, kas ir tas trūkstošais, ja, un tas, kas mums trūkst sapratne. Jo, ja mēs saprotam visu par to lietu, par, teiksim, jautājumu, par kuru mums jāpieņem lēmums, vai par uzņēmumu, vai par organizāciju, par jebko, ja mēs visu saprotam, mums nevajag ne datus, ne ieteikumus, neko. Mēs varam pieņemt šo te izsvērto, pareizo, labo lēmumu, vislabāko, ja? Jo tas ir tas, uz ko mēs cenšamies. Mēs gribam pieņemt vislabāko lēmumu, bet tā vide ir tik sarežģīta, ka mēs nevaram, ja? Un ja mēs paskatāmies uz tām lietām, kur parādās tā gudrība, ja? Jeb tā sapratne par to lietu, tad tie var būt dažādi avoti. Ja? Piemēram, intuīcija, ļoti populārs avots. Par to vēl rakstīja Daniels Kahnemans, viņš pazīstams Latvijā vairāk ar grāmatu Domā ātri, domā lēni, ja, tāda ļoti laba, bet ļoti bieza grāmata, labāk noskatīties video YouTube'ā to grāmatu apēst, tur vai grūti aizmirsti pēc tam, par ko bija. Un Daniels Kahnemans, viņš uzrakstīja rakstu vēl tur 70. gados par intuīciju. American Psychologist. Un viņš saka, ka intuīcija, tur definīcija, ka intuīcija, piemēram, ir neatkarīgs zināšanu avots. Es varētu pateikt, ka visas tās ikoniņas, kas ir šeit ir daži avoti, visi tie ir neatkarīgi zināšanu avoti. Ja? Piemēram, vadītājs ir ļoti labs neatkarīgs zināšanu avots, ja? Ļoti ērts, ja? Jo tu aizēji pie vadītājs, kas jādara, tas jādara. Viss tu svilpodām seji, vairs nav jādomā, jau nav jāanalizē nekas, tu vienkārši vari darīt. Tas ir ideāli, ja? Un ko viņš teica par intuīciju? Viņš teica, intuīcija ir ļoti laba lieta, ja? Un mēs zinām, es arī no savas pieredzes zinu, ka daudz vadītāji paļaujās uz intuīciju un saka, man tā liekas, es jūtu, ja? Un ļoti bieži tas nostrādā, un viņš rakstīja par intuīciju, ka intuīcija labi izveidojas un tā kā veidojās un uzkrājās ilgākā laika periodā stabilā vidē. Un viņš nosauc 3 profesijas, kur intuīcija īpaši labi strādā un tā dod to atdevi. Kā jūs domājat, kuras tās profesijas ir? Vismaz kādu idejas. Kurā profesijā intuīcija tiešām ir? Jā, pārāk daudz variantu, tāpēc es pateikšu. Jā, medmāsa, viņa saka medmāsa, viņa jūt ugunsdzēsēji, viņi jūt briesmas, izstrādājas šī te, jo, piemēram, ugunsdzēsēji, ja viņi intuitīvi ir, ko nozīmē intuīcija ugunsdzēsējs, ne jau viņš saka, tā, kuru trubu ņemt šito, te ūdens, ja. Ugunsdzēsēji jūt intuitīvi, kad iegrūs ēkas. Viņi jūt tos gaisa plūsmas un vēl visu kaut ko tā, kur smadzenes ar fizisko pasauli ļoti savienotas un viņi jūt tos briesmas, ja? Un trešā profesija, kas? Šahisti. Tuvu, bet, ja, šahisti. Ja, bet noteikti ne vadītāji, jo vadītāji ļoti bieži strādā
ne tādā neierobežotā, tādā sarežģītā, dinamiskā vidē. Un ja mēs paskatāmies uz šiem, jā, jūs noteikti izmantojat atskaites, jā, kā to, jūs sakat, tā vajag pieņemt lēmumu, ko darīt, paskatīšos atskaitē. Jūs skatīties atskaitē, visu saprotat, jā. Vai jūs, piemēram, internetā, vai tagad ChatGPT, jā, ļoti populāri par mākslīgo intelektu, mēs sakam, kam paprasīt, kurš zina visu? Jā, un mums liekas, paceļiet rokas, kurš domā, ka ChatGPT zina gandrīz visu. Jā, par laimi tādu nav, jā, gandrīz. Jā. ChatGPT ierobežojums ir tas, ka ChatGPT ir trenēts tikai uz tām zināšanām, kas ir aprakstītas teksta veidā. Jā, bet mēs saprotam, ka teksta veidā varbūt ir tur, 5% visu pasaules zināšanu. Ļoti daudz zināšanu nav pieejama teksta veidā. Mēs arī izmantojam vēl visādas sistēmas, dokumentācijas, ejam pie kolēģa. Ja? Es pat teiktu, ka tas biežākais veids, ka mēs ejam pie kāda un prasam, klausies, ko tu domā, ko mēs ar to darītu. Ja? Bet šeit mēs, protams, esam sapulcējušies ar cerību, ka beidzot mēs sapratīsim, kā var ar datiem to izdarīt un vai var izdarīt. Un tas nozīmē, ka mēs meklējam gudrību, nevis datus. Ja, jo bieži vien datos jau nav nemaz tās gudrības. Ja, piemēram, interesanta lieta ir viens no tādiem mākslīgā intelekta pionieriem, Judea Perls, ja, un viņš veicis izpēti, viņa dzīves izpēti ir par to, kā atšķirt korelācijas no cēloņu sakarībām. Ja, mēs saprotam, ar ko atšķirās korelācija no cēloņu sakarības. Ja, ja saula uzlec, gailas iedziedās, ja, vai tas strādā arī otrā virzienā, mēs vējam to tā kā saprast, kas ir korelācija un kas ir cēloņu sakarība, un viņš pierāda matemātiski, ka, piemēram, datos nav cēloņu sakarību. Nevar cēloņu sakarības atbild uz jautājumu, kāpēc. Kāpēc kaut kas notiek, mēs nevaram tikai ar datiem atbildēt. Un šeit ir tā standarta schēma, kā mēs pieņemam lēmumus balstoties uz datiem. Ja, mums ir datu avoti, tas arī tas vajadzētu būt tagad jums, ka galvās tas bija. Datu avoti. Ja, jums saka, ja jums nebūs datu avoti, nekas nebūs. Jums ir jāfokusējas uz pareiziem. Ir datu avotu skola, es teiktu, ja, kur jums teiks, nekādi Exceli, kamēr jums nav datu noliktavas, kamēr jūs tas, un jūs jau tālāk netiekat, jūs tā kā pārķer šajā posmā, un jūs ejat tur par datu noliktavām pētīt un visu pārējo. Tad, kad jūs tiekat tam pāri, jūs nonākat nākamajā posmā, datu transformācija, ja, kad jums datu avoti vajag viņus, jums saka, jā, bet jums tur vajag saveidot vienotā modelī, un jums vajag tos datus iztīrīt, un, kā saka, netīri dati iekšā, netīri dati ārā, ja, ja tas šitaut, ja, jums saka, jūs tikāt jau līdz nākamajam, datu transformācija. Jūs sakat, jā, grūti, pieņemt lēmumus ir grūti, ja, kāpēc izmanto intuīciju, ja, te pamatu. Jūs tiekat līdz 3. posmam, datu vizualizācija. Un jums saka, jā, jums varbūt labākie dati pasaulē, bet ja jūs nepareizi vizualizējat, jūs jau neko neieraudzīsiet, vai ne? Un tad sākās datu vizualizācija. Bet ja mēs paskatāmies uz to lēmumu, uz to rezultātu, uz to, ko mēs gribam, ja, jo mēs gribam pieņemt to labāko lēmumu un varbūt ne tik daudz lēmumu, bet saprast. Jo tad, kad mēs saprotam lēmumu, pieņemt viegli. Jā, varbūt nekoncentrēšos uz to lēmumu, bet uz sapratni. Un tā maģija notiek šeit. Maģija notiek šeit, kad jums var būt jebkādi dati, varbūt kaut kas pat uzrakstīts uz lapiņas, kāds to paskatās un visu saprot. Ir tā bijis jūsu dzīvē kādreiz, jā? Taču ir bijis. Ka tur tā atskaita varbūt izskatās pēc nevisai tur labi noformētas, bet kāds viņu saprot un pēkšņi viss viņam paliek skaidrs. Un tas ir pats nepatīkamākais brīdis, jo jūs nesaprotat kā. Kā tas notika? Jums arī gribās. Kā? Ja? Kā tas notika? Un paskatīsimies, kā tas notika. Ja? Tad parasti tas lielais jautājums ir, kā tas cilvēciņš, ja? Tur viņš skatās tajā atskaitē, viņš redz, viņš saprot, a jūs nesaprotat. Un tas ir ļoti mulsinoši. Ja? Un ko mēs darām, kad mēs skatāmies? Ja? Parasti mēs katrā organizācijā ir tie saucamie kolēģi, ja? Tas lielo galvu tādi, ja? Tāda ir milzīga galva, kas zina visu.
vai gandrīz visu, kas zina vēl to, kas tur varbūt nekad nav bijis, un tad jūs pie viņa skrienat, ja, un lūdzat palīdzību. Un te, lai to dramatiski parādītu, te fragments no Mocarta burvju-flautas pirmā cēliena, ja, kur Princes Tamino dzied "Zu Hilfe", ja, palīdziet, un tā arī mēs skraidam pa to organizāciju, "Zu Hilfe". Es pat saviem kolēģiem rakstu tīmā, čatā bieži vien "Hilfe", nu tā kā vāciski, ja, tur viņi uzreiz. Un, jā, mēs skrienam, lai mums palīdz tie ar tām lielajām zināšanām. Nu, un tad jautājums, kāpēc vieniem ir tās zināšanas, ja, kāpēc citiem nav, un pats galvenais jautājums tajā visā izpratnē, kā tās zināšanas, nu tā kā, jo ja cilvēkam tās zināšanas kādam ir, ja, un nereti mēs esam bijuši situācijās, ka mūsu kolēģis ar tām zināšanām pieņem citus, kā to saka pareizi nosaukt, karjeras izaicinājums, ja, un tās zināšanas visas pazūd, ja, viņas aiziet no organizācijas projām, un kaut kādā brīdī pat kaut kādas lietas vispār neviens vairs neatcerās. Ja, mēs viņus varētu saucam par smadzeņu aizplūšanu, vēl kaut ko, bet reāli tas ir zināšana aizplūšana. Un kā tad tam visam būtu jāstrādā? Ja? Jo loģiski, ka mēs nevaram noklonēt. Es esmu dzirdējis, ka noklonējam viņu, ja? Nu, droši vien arī pie jums ar šo te metodi tā kā gribētu atrisināt daudz lietas. Ja, bet būtu jāsaprot tā, ja mēs runājam par to datu analītiku, ja, mums būtu jāsaprot, ka datu avoti tas ir labi, bet kaut kādā posmā būtu forši, ja mēs varētu tās zināšanas strukturēt, aprakstīt algoritmiski, ja, jo datorā mēs strādājam vairāk ar algoritmu, varbūt pat tekstuāli, varbūt nevienmēr tas ir algoritms, izgūt tās zināšanas, ielikt iekšā, tā, lai viņas parādās tajā atskaitē. Ja? Un man nevajadzētu, es tās zināšanas viņas dabūtu tā kā tādā saliktā, koncentrētā veidā, ja, ka viņas man ir pieejamas. Nu, piemēram, ja, ko tas nozīmē? Ko nozīmē tādas zināšanas? Iedomājieties, ir centrālā finanšu līguma aģentūra, ja, un viņiem jāuzrauga ļoti daudz līgumu, vai ne? Ļoti daudz līgumu, un visus līgumus uzraudzīt, nevar. Ja, tas ir tas ekonomikas problēma, ka mums nepietiek resursu visam. Un tā ir pilnīgi tur visās jomās, kur jūs paskatīsieties, patiesībā, ja mums būtu bezgalīgi laiks analizēt, ja, mēs visu izanalizētu, bet tā laika nav. Ja. Un mēs nevaram, piemēram, visus līgumus. Un kas nozīmē, ka mums vajag saprast, kur ir tie riskantie līgumi, un tos noteikti vajag izskatīt. Kur ir mazāk riskanti līgumi, tos izlases kārtā, un kurus vispār nevajag izskatīt. Ja, tieši tāpat tur, nezinu, ir ar darbiniekiem un visu pār klientiem un tā tālāk. Ja, un būtu loģiski, un ir cilvēks. Interesantais ir, ka cilvēks, kurš var paskatīties uz līgumu, saka, šo obligāti vajag izskatīt. Nākamais, šito var neskatīties. Ja, viņš kaut kā zina, no kā. Ja, tas, kā varētu viņa zināšanas iekļaut tajā atskaitē, kur mēs redzam uzreiz riskantie, vidēji riskie un mazi, ka tā riska pakāpe tiek kaut kā aprēķināta, jo tas cilvēks taču spēja kaut kā to izdomāt. Ja, tad jautājums ir, kā mēs varam šīs te zināšanas izgūt, pielikt klāt un parādīt datus, jo tas ir tas galvenais secinājums, ko mēs, tas ir tas 5-gades atklāsme, ka tad, kad tu taisi vienkārši atskaites no datiem, kas mums ir, jā, mēs daram ko? Mēs ņemam tos datus, smuki viņus sakārtojam, nofiltrējam, smuki vizualizējam vislabākā veidā, un tāpat grūti pielieņemt lēmumu, tāpat mēs Zu Hilfe skrienam pie mūsu kolēģi prasīt palīdzību. Jā, tas nozīmē, ka jābūt citai veidam. Un mēs pamēģinājām vairākos projektos, mēs pamēģinājām veidu, ka tas gan bija gan metālliešanas industrijā, kas tāda, ja, varbūt tālāka no valsts sektora. Ja, arī citās industrijās mēs pamēģinājām, kā būtu, ja mēs tiešām koncentrētos uz to, ka mēs pieliekam tās zināšanas klāt no ārpuses, kuras nemaz datos nav. Nav tur tādas kolonniņas risks, nav. Ja, bet mēs izgūstam tās zināšanas, un tad tā analītika kļūs lietojamāka. Un par to mēs arī šodien vairākus piemērus pastāstīsim, kā ir izdevies šo te realizēt, un mūsuprāt, tas ir pavisam
pavisam šis te cits rezultāts. Ja, kā es jau minēju, ja, piemēram, līgums, ja, mēs varam viņus saklasificēt pēc noteiktas loģikas, vai, piemēram, būvniecības lietas, projekti, kur arī mēs nevaram visus 100% izskatīt, ja, mums palīdzētu to, ka mums ir, piemēram, kaut kāda grupēšana, klasifikācija, kurā mēs varam izmantot šīs te zināšanas un šo tēmu varbūt noslēdzot, ja, kāda ir tā strukturētais, ja mēs paskatāmies tādā zināšanu pārvaldības vēsturē, ir tāda ļoti slavena grāmata, kur ir aprakstīts šis te princips, jā, kā mēs izgūstam zināšanas no lietotājiem. Reku es arī varu ieteikt lasāmvielu, reku šāda grāmatiņa, maziņa, tā ir tās grāmatiņas mazā versija, var izlasīt 40 minūtēs, ļoti, es teiktu, šī grāmata ir tāda, tik ātri viņu izlasi, tev ir tāda ļoti progresa sajūta, un kā mēs ar kolēģi runājam, jūs varat iekāpt tramvajā un līdz gala punktam jau kļūt gudrāki, ja, to grāmatu izlasīt. Bet, es iesaku, bet ideja, tās metodas ideja ir šajā kvadrātiņā, jūs viņu atradīsiet internetā ļoti daudz. Ideja ir, ka sākumā, jūs redzat, te ir tie pārslēdzēji, tacit knowledge, explicit. Tā ideja ir tāda, ka ļoti daudz gudrības un zināšanu ir cilvēku galvās. Ja, un tās zināšanas ir nestrukturētas, viņas ir kaut kā jāizvelk un jāieliek sistēmā, ja, jāsastrukturē. Ko dod tā strukturēšana? Tā strukturēšana dod to, ka zināšanas kļūst atkārtojumi izmantojamas un izmantojamas arī mērogā. Tas nozīmē, ka, ja jums vajag no sava kolēģa kādu padomu, ja, ko jūs tik cik ar viņu parunāsiet. Savādāk viņš tur aizņemts, ar viņu grūti parunāt, bet ja jūs tās zināšanas izgūsiet un ieliksiet, piemēram, atskaitē, sistēmā, dokumentā, checklistā vai vēl kaut kur, ja, tad jūs principā katram jaunajam darbiniekam varat iedot tās zināšanas un tā tālāk. Ir arī nākamie posmi, ja, kur mēs ņemam jau tās strukturētās zināšanas un pārstrukturējam, ja, vai arī mēs ņemam strukturētās zināšanas un atkal dodam individuālā veidā, ja, tad tā zināšanu transformācija, kas notiek tur pēc tam pa spirāli tādu, tas ir tā pievienotā vērtība, kas manuprāt, vienmēr trūka atskaitēs, ar kurām es strādāju, kuras es veidoju, ja, mani kolēģi, ka bez tām papildus zināšanām, bez tā brīnuma, kas rodas starp ekrānu un krēslu, ja, tajā brīdī, kur rodas tā sapratne, ka to sapratni jāspēj kaut kā strukturēt, iekļaut un atkārtot izmantot. Un tad par to arī, ja, būs mūsu vairums šodienas piemēru un stāstu. Ja, paldies!